Sveicināti no Latvijas Universitātes Eksaktu zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Lāzera centra. Mani sauc Florians, un es vēlos nedaudz pastāstīt par titāna safīra lāzeriem un par lāzeriem vispār, jo mēs nesen saņemam jaunu titāna safīra lāzera sistēmu, pateicoties atbalstam no LU fonda un SIA mikrotiklus. Kas ir lāzers? Vārds lāzers ir no angļu valodas laser, kas ir saīsinājums vārdiem Light Amplification through Stimulated Emission of Radiation, jeb gaismas pastiprināšana caur stimulētu gaismas emisiju. Nosaukums jau saka gandrīz visu, ja katru iedzienu saprot atsevišķi. Tāpēc iesim cauri šiem vārdiem un paskaidrosim arī dažus papildus iedzienus, kas ir vajadzīgi, lai saprastu lāzera darbību. Lāzeru veidu ir ļoti daudz, bet viņiem mēdz būt šādi pamatelementi. Vispirms mums ir pastiprināšanas vide, kas ir kāda viela, tas varētu būt pusvadītājs, kristāls, gāze vai šķidrums, kura gaisma tiek pastiprināta. Pēc tam mums ir pumpēšanas avots, kas nodrošina enerģiju pastiprināšanas videi un veids tajā populācijas inversiju, kas ir vajadzīgs pastiprināšanai. Un par to mēs stāstīsim vēlāk. Pumpēšanas avots varētu būt cits lāzers, tas varētu būt elektrība, strāva vai kaut kāda izlāde, tas varētu būt kaut kādas sadursmes, kaut kāds enerģijas avots. Un pēc tam mums ir rezonators, kuru parasti veido divi spoguli, no kuriem viens ir daļēji caurspīdīgs, lai lāzera gaismas intensitāte varētu rezonatorā augt, un pēc tam, pateicoties daļēji caurspīdīgam spogulim, daļēji tikt izstarota, lai mēs varētu arī izmantot. Tātad sāksim vispirms ar gaismas jeb starojuma iedzienu. Tad viens no kvantumehānikas pamatprincipiem ir šķietama pretruna, ka gaismai piemīt gan viļņu, gan daļiņu īpašības. Tad gaismu var raksturot ar viļņa garumu, kas ir saistīts ar tādām gaismas īpašībām kā difrakciju ap šķērsli, interferenci un gaismas ļaušanu prizmā. Vienlaikus gaisma uzvedas kā daļiņa, jo gaismas enerģija nāk mazos gabaļos, jeb kvantos, kuru enerģiju definē gaismas frekvenci. Šajā slaidā pa labi redzam divas melnas līnijas, kas simbolizē divus pastiprināšanas vides stāvokļus. Pamatstāvoklis, kur parasti atrodas vīdes molekulas vai atomi vai joni, un ierosinātais stāvoklis, uz kuru molekulas vai atomi vai joni var nonākt, ja viņiem tiek nodota pietikuši daudz enerģijas. Tad sarkanais vilnītis simbolizē gaismas kvantu jeb fotonu, kura enerģijai atbilst enerģijas starpībai starp diviem līmeņiem. Un dzeltenī aplī simbolizē molekulas vai atomus vai jonus. Tas ir atkarīgi no mūsu pastiprināšanas vides, bet mūsu gadījumā pieņemsim, ka tas ir titāna jons. Un animācija rāda, ka gaismas fotonu nonākot pastiprināšanas vide tiek absorbēta, un rezultātā viens jons nonāk ierosinātajā stāvoklī. Tātad par emisiju. Vai šīs titāna jons, kas tika ierosināts, paliek ierosinātajā stāvoklī? Dabā visām lietām ir tieksme meklēt zemākas enerģijas stāvoklī. Līdz ar to, pēc īsa laika titāna jons kritīs atpakaļ no ierosinātā stāvoklā uz pamatstāvoklī, izstarot vienu fotonu. Šīs laiks mēdz būt īs ar raksturīgu sabrukšanas laiku, bet konkrēts brīdis, kad tas notiks, nav precīzi paredzams. Šo procesu sauc par emisiju. Ir skaidrs, ka nenotiek nekāda pastiprināšana. Viens fotons tika absorbēts, lai ierosinātu jonu, un viens fotons tika izstarots, kad jons krita atpakaļ uz pamatstāvoklī. Skatīsimies animācijā. Krīt atpakaļ, izstaro fotonu.
Turklāt ienākošam fotonam un izstarotam fotonam nav nekāda sakara laika, jo nav zināms, cik ilgi pēc ierosmes jons sabruks un izstaros fotonu. Jāsaka, ka šajā vienkāršajā schēmā absorbētam un izstarotam fotonam ir vienāda enerģija. Tomēr reālā fizikālā sistēmā, un tas ir titāna safīra kristāla gadījums, varētu būt vairāki papildus līmeni, un izstarotajam fotonam varētu būt mazāka enerģija, tas ir garāks viļņa garums, nekā ierosmes fotonam. Ir arī cits veids, kā ierosinātais jons var nonākt atpakaļ pamatstāvoklī. Tā vietā, kā ierosinātais jons vienkārši gaida, kamēr sabrukšanu izraisa cits fotons, kas nonāk vidī. Tā. Animācijā redzam vienu fotonu, kas nonāk vidē, izraisa sabrukšanas procesu, kurā gaitā tiek izstarots fotons, un jons nonāk no ierosinātā stāvokļa uz pamatstāvokli. Šo procesu sauc par stimulēto emisiju, jo sabrukšanu izraisa vai stimulē fotons, kurš turklāt netiek absorbēts. Šeit gan ir pastiprināšana. Turklāt abi fotoni ir sinhronizēti laikā. Tomēr stimulēta emisija nepietiek, kā redzam šajā animācijā. Kamēr ir ļoti daudz titāna joni pamatstāvoklī, varbūtība ir liela, ka izstarotais fotons tiks absorbēts, lai iesainātu citu jonu uz ierosinātu stāvoklī. Tad pastiprināšanas efekts pazūst. Bet, ja ierosinātā stāvokļa apdzīvotība būtu lielākā par pamatstāvokļa apdzīvotību, tad varbūtība, ka fotons izraisa stimulēto emisijas procesu, būtu lielākā par absorpcijas procesa varbūtību, ko arī redzam animācijā. Iepriekš teicu, ka daba meklē zemākās enerģijas stāvoklī. Kā tad var dabūt situāciju, kur būs vairāk jonu ierosinātajā stāvoklī nekā pamatstāvoklī? Tiešām šī situācija nav dabiskā, bet mēs varam mākslīgi gatavot sistēmu šāda stāvoklī ar vēl vienu enerģijas avotu, ko saucam iepriekš par pumpēšanas avotu. Situāciju, kurā ierosinātā stāvokļa apdzīvotība ir lielākā par pamatstāvokļa apdzīvotību, sauc par populācijas inversiju. Tad, ja mēs atceramies no animācijas, fotons ienāk un izraisa vairākus stimulētas emisijas procesus. Tad tika izstaroti vairāki fotoni, kuri ir sinhronizēti laikā, un viņi netiek absorbēti, vai vismaz mazāk tiek absorbēti nekā tika izstaroti. Tāda veidā notiek gaismas pastiprināšana. Turklāt, pastiprinātajai gaismai ir tāda īpašība, ka visi fotoni ir sinhronizēti laikā. Tas ir viņu viļņiem, ja drīkstam saistīt elektromagnētisko vilni ar katru fotoni, ja visi vienā fāze ir koherenti. Tas ir viena no lāsera gaismas galvenām īpašībām. Parasti lāseriem ir rezonators, kas sastāv no diviem spoguļiem. Gaisma cirkulē starp spoguļiem, izraisot vairāk un vairāk stimulētas emisijas procesus, tādējādi palielinot fotonu skaitli. Bet rezonators neatbalsta visus viļņu garumus. Mēs varam pielīdzināt rezonatoru violes stīgai, kurā atbalsta tikai noteiktu frekvenču svārstības. Tādu frekvenču svārstības, kuru viļņi ietilpst pilnībā starp stīgas nostiprināšanas punktiem. Tāpēc mēs arī varam ar pirkstu mainīt skaņas frekvenci. Līdzīgi notiek fotonu rezonatorā. Mainot rezonatora lielumu, mainās arī to fotonu viļņu garums, kurš var dzīvot šajā rezonatorā. Šis princips ļaus mums izvēlēt izstarotu fotonu viļņa garumu, jo, kā teicu iepriekš, titāna safīra kristāls var izstarot fotonus ar dažādām enerģijām jeb viļņa garumiem. Šo mēs redzam konkrēti šeit. Titāna safīra kristāls, redzams pa labi, absorbē zaļo gaismu ar viļņa garumu ap 500 nanometriem. Šeit. Un izstaro sarkano vai infrasarkano gaismu ar viļņa garumiem diapazonā no 650 līdz apmēram 1100 nanometriem. Tātad, mainot rezonatora izmēru, mēs varam izvēlēt no
Vilnia Garumu, to Vilnia Garumu, kuru fortini tik pastiprināti. Tātad titāna safīra lāzers izskatās šādi. Publicēšanas avots ir cits lāzers, piemēram, zelta lāzers ar Vilnia Garumu 532 nanometri. Tas dod enerģiju, lai veidotu to populācijas inversiju. Pastiprināšanas vide ir titāna safīra kristāls. Un rezonatoru veido divi spoguli, bet rezonatora garumu var mainīt, tādējādi izvēloties iztēlotu gaismas Vilnia garumu starp apmēram 650 un 1100 nanometriem. Un tā izskatās mūsu jaunais lāzers. Tas ir M2 Solstice titāna safīra lāzeru sistēma. Tas tika iegādāts pateicoties mecenāta SIA mikrotikls ziedojumam, kuru administrē Latvijas Universitātes fonds. Pateicoties šim lāzerim, varēsim veikt daudzus eksperimentus, izvēloties katram eksperimentam piemērotu Vilnia garumu. Tātad pateicos par uzmanību un pateicos arī mecenātam SIA mikrotikls un Latvijas Universitātes fondam.